Sveiki, laipni lūdzam Libra Lures kanālā. Šodien parādīšanas 4 Embra un Shad modeļu izmērus. Proti 10 cm, 12,5 cm, 15 cm un 20,5 cm. Kas attiecīgi ir 8 grami, 15 grami, 23,5 grami un 60 grami. Priekšmetu raksturu biezs korpus, stievs astē ar lielu papēdi galā, kas efektīvi pievilina plēsējas zivis. Turklāt tam ir rūpīgi izstrādāta estētika. Ēsmā ir šķērsrievots ribas sānos, zvīņu raksts uz muguras, izcelts žaunvāki un vēdera spūres. Un korpusa apakšā abās pusēs ir uzraksts ar zīmolu nosaukumu Libra Lures. Pieejamas 12 lieliskās krāsās, tāpēc varat izvēlēties ēsmu atbilstoši jebkādiem makšķerēšanas apstākļiem un gada laikiem. Tās ir iepakotas šādos plastmas iepakojumos, blisteros, atkarībā no izmēra pa 6, 4, 2 vai 1 gabalam. Ar precīzu svara un ēsmu garumu aprakstu. Un līdzīgi kā iepriekšējā video, kur runāju par Kraken šādiem, arī šeit šīs ēsmas sadala divās savās grupās. Standartiem un asariem paredzētā grupa, kur mums ir 12,5 un 10 cm gumijas, un tad līdeku un samu grupa, kur, protams, tas nav stingrs noteikums, kā jau minēju iepriekš, jo es cenšos pielāgot ēsmu tam, uz kā konkrētajā brīdī plēsēji barojas. Dažreiz man ir jāšauj pika ar kādu mazu gumiju, tāpēc tad es uzvelku, piemēram, 10 cm. Vai arī zandartam ar kaut ko tiešām lielu, jo tas barojas ar kādu breču vai plaužu, tāpēc mēs medījām ar šādiem mānekiem. Mazākās māneķi parasti es tos aprīkoju ar klasisko džiga galvīs. Dažreiz es pievienoju aprīkojumam kādu mazu āķīti, kad zivis ņem ļoti kaprīzi. Maigi pieāķēju pie astītes un ir copes, bet nevar piecirst. Tādiem makšķerēšanas vietu to atļauj, es tieši tā arī papildinu aprīkojumu. Bet šeit šie izmēri man ļoti labi noder, makšķerējot ar dropshota sistēmu. Tāpēc, ja šeit ir kādi dropshota cienītāji, nebaidieties izmēģināt šīs gumijas, jo tās tiešām ļoti labi strādā. Pateicoties šai pievajai astītei ar lielu lāpstiņu, viegli rāvieni, viegla. Darbs ar makšķeres spīts piešķirtām tiešām foršas kustības ūdenī, kas vilina pat viskūtrākos plēsējus. Un turbinot tālāk 15 cm gumija, kur arī parasti aprīkoja ar džiga galviņu. Šeit praktiski vienmēr jau izmantoju papildus āķi. Ja vien makšķerēšanas vieta to neļauj, piemēram, ir kādi augi, aizšķiršanās vietas vai lapas uz grunts, tad, diemžēl, no tiem jāatsakās. Bet, ja zivis ir aktīvas, tad nekāda problēma nav. Tās aprī visu gumiju, nekāda problēma nav. Tāda arī ar zivs pieciršanu viss kārtībā. Arī mūsu 20 cm garo gumiju man gadās aprīkot ar džiga galviņu un papildus āķi. Tad es praktiski vienmēr izmantoju šo papildus āķi, pat tajās aizaugušajās makšķerēšanas vietās. Vienkārši cenšos ēsmas vadīt pietiekam augstu. Bet tikpat bieži, un pat pēdējā laikā nedaudz biežāk, izmantoju otru metodi – skrūvīti ar 2 trīskāršajiem āķiem. Tūlīt jums parādīšu, kā es aprīkoju šādu mānekli. Tātad ņemam mūsu skrūvīti un ieskrūvējam to mānekļa priekšpusē. Atcerieties to izdarīt pēc iespējas precīzāk, lai māneklis kaut kur nesagrieztos, jo pareizi aprīkots māneklis tieši ļoti labi šūpojas uz sāniem, spoguļojās, tāpēc tas patiešām ir papildu pluss ķerot plēsējas zivis. Kad jau esam ieskrūvējuši mūsu skrūvīti, tagad vienkārši ieduram āķi. Man tieši ir tādas stienīši, kas ļauj man to nostiprināt. Āķi pie mānekļa korpusa, bet ja jums nav tādu skrūvīšu, pietiek iedurt vienu no āķa žuburiem. Āķī. Un tad tas arī turas mums tāpat. Un ar šādi sagatavotu mānekli es ķeru bez problēmām. Līdeks un sam. Tomēr neuztraucieties par to, ka man šeit nav papildus svara, jo tikpat nabi varat makšķerēt ar skrūvītēm, kurām ir svars. Es tomēr izmantoju šādas, jo māneklis lieliski strādā arī bez jebkāda papildus svara, īpaši seklās makšķerēšanas vietās, kur nav nepieciešams nolaisties dziļi. Bet, ja tomēr jāmakšķerē dziļāk, tad izmantoju šādus mazus sviņiņus, kurus vienkārši pieāķēju pie priekšējā gredzentiņa. Un tādā veidā man jau ir pievienots svars māneklim, un es varu ar to nolaisties līdz jebkuram dziļumam, kurā vēlos makšķerēt. Un tā mums ir 2 aprīkojuma veidi. Tātad laikam vispopulārākie klasiskā džiga galviņa un skrūvīte ar 3 kāķiem. Patiesībā, ja jums nav skrūvīšu, kuras, starp citu, jūs tāpat varat paši izgatavot no kādiem griezulīšiem vai savienojošiem gredzeniem, tad pietiek ar vienkārši džiga galviņu, ja nepieciešams papildus āķi, nekāda problēma.
Tā tiks galā ar jebkuru no šiem izmēriem. Mums vienkārši jāpalielina āķa izmērs, bet nav jāuztraucas par problēmām ar zivs ieciršanu, jo šādi aprīkota ēsma patiešām jau iecirst lielāko daļu zivju. Un pateicoties savai uzbūvē, tās ir ļoti universāls ēsmas, jo mums ir 4 dažādi izmēri, tāpēc varam patiesībā medīt gandrīz visus lielākos plēsējus. Ar tām veiksmīgi ķeru sanu. Mazākie izmēri man ļoti labi strādā zandarta ķeršanā, tāpēc iesaku pamēģināt. Un šodien es paņemu līdzi nedaudz lielākus izmērus un dodos medīt kādu līdaku. Laikam bija labas zivs. Paskatieties, atstāja zobus. Grūti jums to parādīt, jo nav gaismas. Atstāja mums zobus. Diemžēl mēģinām, varbūt paņems, tā varēja būt laba zivs, jo paskatieties, te mums sagrieza. Un te pie galvas viss vienā pieciršanā, tāpēc, ziniet, purtnis arī diezgan liels, te ir dziļi iegriezums, tāpēc varbūt forša zivs, bet pamēģināsim. Viņš to neatkārtoja, tāpēc es uzklāju zaļganu krāsu un mēs to izmēģinām. Labi, mēs esam uz pareizā ceļa. Tur kaut kur bija līdeka dažiem pacēlumiem. Ja viņš ir ar mieru, viņam tas jāpieņem. Jā, bet es nezinu, vai tā ir tā pati zivs. Bet viņš sēž un sēž. Beidzot tas kļūst diezgan spēcīgs, tāpēc paskatīsimies, kas mums te ir. Tas nav nekāds kabāns, bet ir. Paskatieties, kā tas izskatās. Paskatieties, kā tas izskatās. Tādu vietas izvēlējos, ka te grūti pieķert zivi. Tādu vietas izvēlējos, ka te grūti pieķert zivi. Par laimi tā nav liela, tāpēc nevajadzētu būt problēmām. Nu, brāli. Bet viņš labi trāpīja pa gumiju, viņš to apēda. Tāds zivs, kurai 60+ gadi. Labi, mēģināsim to atskrūvēt. Varbūt izdosies bez ķeksīša. Bet tā bija neveiksme, ka man bija gan dzēlējs, gan gumija, jo šis ir vissliktākais brīdis. Vismaz redzēsiet, kā pirkstus var pazaudēt, vai arī, vēl viens āķītis sasodīts. Labi, izdevās atbrīvot zivi. Vēlreiz jums to parādu. Tāds, laižam vaļā. Ir uz āķa, bet kāda darbība. Un es redzēju, ka viņš jau iepriekš šeit uzbruka. Es jau grasījos doties prom, bet apstājos, lai beigtu. Un tas bija labs lēmums. Un es domāju, ja viņš man ielīda galvā. Jā, učķērās, vai tur vispār ir kāda zivs. Sasadīts, vai tu saproti, ka viņš trāpīja āķim? Bet tai izlīda. Viņš izlīda no āķa. Paskatīsimies tagad. Vēl nezinu, kāda zivs tā ir. Tikai mazliet pagrozīšu viņu
Ai, labi, tā ir tiešām laba zivs, bet neglīta. Es domāju, ir tāds cīnītājs, man patīk šāda līdaks, bet ir īsts cīnītājs ar labu 80. Un melnais joprojām ir sapinījis. Ļaujiet man pateikt manā bizē, bet to ir grūti drīz atšķetināt. Skaties, viņam ir nelieli skrampji. Atvērst drošības naudu ar vienu roku. Tev grūti es tev trīkšu. Sasodīts, esmu tīk apjukus. Labi, makšķen, es to pagaidām atlieku. Tieši tā, jūs zaudājat labas zivis. Upja vēlnes te atpogāru, bet gal galā šī ir kabana. Tagad es to tiešām varu redzēt. Var. Paskaties, cik liela ir šī zivs. Skaisti. Krāšņi. Lūk, tas ir makšķerēšanas prieks. Labi, atbrīvojam šo veci. O, viegli bija aizķēries. Gumiju noliekam malā. Arī knājebus. To pēdējo reizi jums parādīšu. No milzīgas zivs, tiešām skaisti. Paskatieties vispār uz šo galvu. Brīnišķīgi. Laižam vaļā. Bučiņa. Ceru, ka materiāls jums patika un uzzinājāt visu nepieciešamo par šīm ēsmas veidiem. Ja jums vēl ir kādi jautājumi, droši rakstiet tos komentāros. Es arī aicinu jūs abonēt mūsu kanālu un sekot mūsu citiem sociālajiem tīkliem, lai būtu lietas kursā par jauniem materiāliem, jo tur ir daudz materiālu par šiem un daudziem citiem mānekļiem. Tātad, bez liekas kavēšanās, vēlreiz paldies par skatīšanos! Un es jūs aicinu uz nākamajiem materiāliem kanālā. Sveiki!